Есть поставлены какие-то задачи у меня, да, ну и стараюсь их выполнять. Там, скажем, звонишь, договоры делаешь, встречи какие-то встречаешься, да, расскажешь о нашей работе, что мы там, вот, что за, ну, как выглядит эта работа. Есть уже что показать, уже есть что показать, и примером есть что-то показать. Потому что, скажем, сильные агрономы литовские, которые уже не один год работают, понимают, о чем мы говорим, и они уже даже приглашают, вот, и говорит, даже есть хозяины, которые уже звонят, что эта услуга, которую мы делаем, им очень нужна уже. Es esmu tas tiešākais tilts starp klientu un uzņēmumu. Es nācu no banku vides, es nācu no lielām organizācijām. Līdz ar to man ļoti patika šeit, ko es novēroju, kad ir ļoti augsts klientu apkalpošanas kultūra. Es tiešām lepojos ar to. Es domāju, ka esmu lieliski šī gada laikā sapratis un kļuvis par uzņēmumā svarīgu cilvēku, kurš veic tos ikdienas pienākumus un kontaktēs ar klientiem, ja, kur ir tie galvenie mūsu dēļ tiem klientiem, jo tas uzņēmums attīstās. Ja. Reāli viss remonts notiek caur manīm, un kamēr es neesmu, tamēr remonts netiek ne pieņēmts, ne uzsākts. Ja es gadījumā neesmu uzreiz, ir sarunāts jau ar otru kolēģi, kas to dara, pieņem manā vietā un izpildu viņu. Tieši šī vietā par remontu darbnīcas vadītāju es vispār esmu gads un 3 kaut kāds. Patīk tas, kad tiek paveikts kvalitatīvi remonts, kad viņš pēc tam, kad tur šofērs var pateikt, ka ir labi sataisīts, ka viņam uz šeit nav jāatgriežas, ka viņš pats pasaka, yes, man tas ir super sataisīts, man ar to viss ir kārtībā. Ja. Mums tiek nodrošināts servis vienmēr, ir jaunas mašīnas, nav jābrauc ar vecām mašīnām, jebkurā vietā tiek sarunāts servis, un kad pašam tur baigi uz ceļa nebūs, tur motori jāsāk ādīt vai turbīnas mainīt, kaut ko tam līdzīgi. Tiek nodrošināts arī, kā teikt, visi materiāli mašīnai, kas tiek dot līdzā, tur cimdi, kā teikt, vispārējās lietas.